Vēlamies bišķi dziļāk apskatīties, kas uz lauka darās, kad mēs īstenojam mūsu plānu ar starpkultūrām. Šī starpkultūra tika iesēta jūnija sākumā, līdz ar to ir pagājuši bišķiņi vairāk par mēnesi, kopš viņi ir uz lauka. Varam redzēt jau, kā smuki ir saudzes. Es nezinu, vai jūs dzirdat, bet ar ausi var ļoti labi dzirdēt, kā bitītis šeit dūts, kas ir ļoti patīkams skaņa, ko paklausīties. Bet jā, paiesim bišķiņi dziļāk un izraksim kādu saknīti ārā, paskatīsimies, kas tur notiek. Īsumā par to, kas šajā laukā ir, kas mums te aug labs. Mums aug sinape, mums aug eļas rutkas, zirņi, facēlija. Mums ir arī tāda štelīte kā Sudānas zāle, kas šeit ir. Viņai vajadzētu būt diezgan masīvai, kā jau var te redzēt arī. Viņa ir diezgan plašām lapām aug un viņa ir salīdzinoši biezi iesēta. Un ko var uzreiz novērot, kāpēc tas biezums ir tik ļoti efektīvs, ir ļoti samazināts daudzums ar nezālēm. Šeit praktiski mēs nevaram atrast tik vienkārši nezāles, kā citos maisījumos, kurus izkliedē ar zemāku izsejas normu. Bet tas ir ļoti efektīvi, tāpēc, ka mēs panākam to, ka nākotnē mums nebūs arī tās nezāles tik daudz šeit. Tās sēklas vienkārši nenonāks uz lauka un būs samazināts daudzums jau ar herbicīdiem. Bet tas nav vienīgais iegūms, ko mēs iegūstam. Mazliet par augstni. Viņa ir ļoti mitra, mums ir te palīdz diezgan daudz lietus, bet kopumā viņa ir ļoti irdena, viņa labi drūp, un to panāk tieši šie augi. Mums ir ļoti svarīgi panākt to. Tas nozīmē to, ka mums ir arī barības vielas labi apgādājās ar augiem. Saknes varam redzēt, saknes ir visas ļoti, ļoti aplipušas zemīti. Tātad ir kontakts ar zemi, augs ļoti cītīgi uzņem barības vielas, notiek apmaiņa un visa šī vērtība uzkrāsies šajā augā. Un tā, kad to visu sastrādā augsnē, tās barības vielas, kas nonāk no augsnes augā, mums tiek atklāts apakaļ uz lauka, un mēs iegūstam samazinātu vajadzību pēc minerālu mēsliem, kas ir ļoti svarīgi mūsdienās. Ja? Mums ir jāekonomē un jāspēj rast risinājumu, un starpkultūra tiešām ir viens no labākajiem efektiem, jo pie tā visa samazinājuma minerālu mēsliem mēs iegūstam augsnes struktūru labu, kā jau redzējām. Mums ir palielināts mitrums, mums ir blīvums, kas samazina dažādu nezāļu klātesamību. Citi varbūt uztraucās par to, ka balto sinapu tik daudz nevajadzētu likt. Gribu argumentēt, ka ja tā sinape mums nav tik daudz šajā sējumā, viņa būtiski nedominē tieši to lauku, mums nav par ko uztraukties tajā brīdī. Jo, ja dominants augs, piemēram, tā pati sinape būtu, jā, varam uztraukties, ka varbūt kaut kāds patogēns var ieviesties, bet tajā pašā laikā, ja mums dominē citi augi, nevis tieši krustdzieži, mums nav pamats uztraukumam, jo tas tiek izbalansēts un rapsim nekas nekaitēs. Paņemsim rutku ārā. Jā. Skatīsimies uz rutku, ko viņš saka mums, kas viņam te ir. Kāda sakne jau mums ir izveidojusies mēneša laikā, bišķi vairāk par mēnesi. Mēs jau varam redzēt, jau tie ir kaut kādi 13 centimetri, un tas turpinās augt. Līdz ar to arī sablīvējuma gadījumā, ja mums ir lauks, kuram vajag rast risinājumus augsnes sablīvējumu, kas ir īpaši izteikti monokultūrās, kurās notiek intensīva lauksaimniecība, un augsnes sablīvējās, mēs gribam to uzlabot to struktūru, dabūt tieši to aerāciju, dabūt visu to, lai notiek kustība barības elementiem, ūdenim, un arī augsnes struktūra ir vieglāka, tāpat arī tajā pašā apstrādē. Tad eļas rutkas ir viens no tiem, kas to darbu ļoti labi veic. Un ja to kombinācijā izmanto ar sakņu redīsu, tad mēs panāksim pat ļoti irdenas augsnes, samazināsim savu tehnikas lietojumu uz lauka, mums nebūs tik grūta sēja, vai arī parasti lauka apstrāde nebūs tik sarežģīta. Kopumā mūsu kultūra augi, ko mēs sēsim pēc starpkultūrām, ļoti veselīgi augs. Laukā arī ir oriņziežu augi, kā piemēram zirnis. Zirnīts mums dod to ļoti, ļoti svarīgo un ļoti, ļoti vērtīgo
atmosfēras slāpekli, kurā rezultātā mēs arī samazinām slāpekļa nepieciešamību uz lauka. Te ir vairāki tauriņzieži, kas veic to slāpekļa ienesumu, un pārējie augi, kas ir arī laukā, darbojās kā uztvērēji augi, kas uztver barības elementus, un tos barības elementus pēc apstrādes vai arī pēc ziemas, atkarībā no kad tiek plānota sēja starpkultūrai, tos barības elementus uztver, neļauj viņiem aizskaloties augsnē prom, un mums nodrošina to, ka mums nākamajam gadam kultūraugiem būs nepieciešamie barības elementi. Tā. Mums ir sudānzālīte, kur viena bišķiņu sagura mums, bet viss kārtībā, darbiņu dara, saknes viņai arī izplešās un ievāc visus barības elementus, cik ļoti viņas apbrūnējušas, aplipušas ar augsni, kas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Vispār sakot, ka vajagot augsni paostīt, jo mēs varam saprast, cik daudz tur ir organika, no smaržas vien, un tas ir vērtīgi. Vismaz tu vari savost, vai augsnī dzīva, vai arī sagurusi bišķiņ no intensīvas strādāšanas. Nu, lūk, sudānzāle. Arī ļoti masīvi aug, uzņem barības vielas. Tās barības vielas krājas sevi iekšā, un pēc tam, kad notiek augsnes apstrādes, tās barības vielas tiek atdotas apakaļ, kā arī palīdz irdināt tieši virsējo kārtu augsnē, ko mēs vēlamies panākt priekš labiem sējumiem, jo tieši virskārtiņā mums iet iekšā kultūras un visi barības elementi, kuri tiks uzņemti no šiem augiem, turpat virskārtā arī paliek un jau kļūst pieejami, atbrīvoti tieši priekš nākamajām kultūrām, kuras mēs audzēsim šajās platībās. Tas ir saulespuķīte, arī vērtīgi aug, veido labu sakņu sistēmu un arī attīstīsies dziļāk tālāk. Protams, vēl tikai ir mēnesis pagājis un viņi turpinās augt un veidos tālāk savu sakņu sistēmu, kas ir interesanti par saulespuķiem. Viņas no zemes slāņiem spēja uzņemt augšā cinku. Līdz ar to mums var augsnēs esošo cinku pavilkt uz augiem pieejamo līmeni, augšējo kārtu un to padarīt pieejamu, jo mums nav tikai augiem nepieciešams slāpeklis, fosfors un kālijs. Mums arī daudz citi elementi nepieciešami, un cinks ir viens no tiem. Un tāpat kā citi augi, šis arī uzņems tos barības elementus, to pašu cinku, un padarīs pieejamu nākamajām kultūrām, kas šeit augs. Mums šeit laukā ir arī griķi. Griķi ir baigā fīča. Kāpēc? Tāpēc, ka griķi spēja uzņemt mazkustīgu elementu, kas ir fosfors, un griķi to pārvērš augiem pieejamā formā un palīdz tieši to fosforu līmeni mums palielināt augsnēs. Mums fosfors var būt augsnēs, bet viņš nav pieejams augiem. Un griķis ir tieši starpkultūrā viens no tiem augiem, kurš spēja padarīt viņu pieejamu un līdz ar to nodrošināt mums fosforu līmeni, kurš jau ir augsnē, un tieši palīdzēt nākamajām kultūrām dabūt to fosforu ārā no šīs augsnes, kas atkal mums rada ļoti, ļoti labu situāciju uz kopējā ekonomiskā līmeņa tieši attiecībā uz minerālu mēsliem. Un tā ir ļoti svarīga daļa no starpkultūrām tieši izvēlēties pareizu maisījumu, lai šie augi roku rokā cits ar citu iet un palīdz tieši atbrīvot grūti un mazkustīgos elementus, vai arī to pašu kāliju, kurš ir tieši pretēji kustīgs elements, uzņemt augā un pēc tam tieši atbrīvot augsnē nākamajām kultūrām. Un panākam ļoti labu pozitīvu aspektu tieši uz visu lauku un tiem laukiem, kuros mēs izmantojam starpkultūras. Tā kā noderīga štelīte. Tas ir izaudzis virsējā kārtā, masu ir attīstījis, sakņu sistēma vēl tāda mazāka ir, mazākas attīstības, bet viņa paliks lielāka, viņa ies dziļāk un padarīs
šim augam visu, ko viņam vajag, iedos šeit, pēc tam atdos atpakaļ augsnītē. Būs skaisti. Arī starpkultūru laukā varam novērot šādu skatu. Nav līdzi lineāla, bet uz aci jau varam redzēt, kad šis sakņu redīs ir izveidojis pamatīgu sakni, kas sniedz gandrīz vai pat jau ir 20 cm dziļumā. Ja skaitam vēl šo, tad vispār jau pie 30 mēs esam. Un tas vēl turpinās augt, un līdz ar to sablīvētās augsnēs un kaut vai arī augsnēs, kurās mēs vēlamies vienkārši uzlabot situāciju, bezmazliet restartēt savu augsni. Šis dara brīnumus, uzsūcot arī barības vielas un irdinot augsni dziļās kārtās, kā dabīgs irdinātājs. Paskatīsimies, cik biezi mums ir augusi starpkultūra, tieši galvenā masa. Un mums mēneša laikā, neskaitot visus pāraugušos augus, kas ir augstāki, vidēji ir 35 cm jau zaļā masa attīstījusies, kas ir optimāli un labi. Tātad mums ir šeit liels mitruma uzkrājums, gan barības vielas tiek akumulētas, un tas ir svarīgi nākamajām kultūrām, ko tieši audzēs. Un uz rudeni gatavo šo lauku sējai, tāpēc tika izmantots sējums starpkultūrai jūnija sākumā. Un līdz vasaras beigām šis jau būs savu darbiņu izpildījis. Un tad, kad šie augi tiks sastrādāti augsnē, tad tieši priekš sējuma jau viss būs gatavībā, un nākamais gads būs diezgan ražīgs. Es tā pieļauju domu, ka tā vajadzētu būt.